Noņem nost. Ņem nost, es tev sitīšu. Kas ir? Goda vārds, noņem nost. Noņem. Stūbu. Kur ir? Nebija. Ir galviņšķi. Ej prom. Eju, meitenes. Nu, beidziet, Marta, Paula, nu, strādājiet, kas man vienai te jārok ir. Beidziet ākstīties. Ko tu nopirki? Pirku šokolādi, saldos sieriņus. Kas tas ir? Atkal papīrs. Ai, Lēna. Bet es to nenometu. Ko tu runā? Tā bija Paula. Mājā! Mājā! Tu nevar iedomāties. Kas ir noticis? Vēstulē. Uzminiet, kas iekšā. Dancojiet. Ko tu galīgi sajūtas? Nu, kas ir? Strāstāja atpakaļ. Kāds muļķis, es esmu miljonārs. Pasties. Es esmu mantojis mantojumu. Miljons Austrālijas dolāru. Pasties, Jānis Šiliņš. Mēs esam miljonāri. No tā zināt, daudz meklē Latvijā Annas Vagulu mantinieku māsas māsas Jānis Šiliņu. Es. Paga. Tiešām, tā. Saskaņā ar Annas Vagulu testamentu viss viņas kustamais un nekustamais īpašums pārdodams un iegūtā naudas summa pārskaitām Jānim Šiliņam Latvijā. Latviski rakstīts. Tu latviski rakstīts? Nē, tas ir, latviski. Īpašuma vērtība. Brauksim. Ir 1 457 Austrālijas dolāri. Kur tad tu te tāds uzradies dzīvs vai no slīkoņiem? Dzīvs. Nē, padomā kādu joku, pusdienas laikā spoks sāk rādīties, bet es māņiem neticu. Ko tad tu iežāvies upē? Jā. Bet laupīt, tu neesnācis ko? Nē, jūs man palīdzētu, es būtu pateicīgs. Un kā tad tu man pateiktos, ko? Tev tas nav ne plika grašais dvēseles, mazīs ūdens pilpa visām īlēm. Kur tu skries, tā kā dullais? Neesmu jau uz to mantu ķerta. Nāc vien, man līdz gan jau kaut ko atradīsim. Lūdzu, personiski piedēties mantojumu. Kas ir mantojums? Nu, mantojums. Ja kāds nomirst, jā, tad tas, viss, kas paliek pēc viņa, tas ir tas mantojums. Tante nomira, mēs saņemam mantojumu. Jā. Tev tās tāns nemaz nav žēl. Es jau viņu nemaz nepazinu.
Nu, pagaid, tu viņu pazini? nē. Pagaid, neļaus tos papīrus, meitenes, nu tiešām tā kā tādas, nu. Vecās mammai māsa bija. Mamma vēl rakstīja viņa apsveikuma kartītes. Tiešām? Nu? Pēc tam tu nerakstīji? Nu, bet paklausies, nu tā tagad ir aizmirst tos radiniekus vienkārši, cik te tur vajag vienu kartīti uzrakstīt. Un tagad pasties, kā sanāk, nu. Redz, kas sanāk. Nu jā, sanāk. Nu, sanāk. Pagaid. Nu, paskats, mana Alberta Ūziņas pašā laikā. Nu, sēd dēls, ej pie galda. Zini, man tie tāds maz puhterīts. Tas tagad traki derēs. Es tev pieliešu pie tējas. Vajadzīs taču sasildīties, vai ne? Vai, kā tad tev sauc? Kārlis. Un es esmu Lilita. Var saukt man vārdā. Priecājos. Bet ne tante. Es neesmu nekad lauka tante. Es slimnīcā strādāju par operācijas māsu. Bet tagad dienu un nakti viena pati kaut meita ar ģimeni dzīvot turpat pāri pagalmam. Jā, dzīves cilvēks manā mājā ir tikpat kā Dieva dāla. Es tā padomāju, vieta jums skaista. Jā. Ja man tas maks nebūtu aizpeldējis, tad būtu teicis, ņemiet man par īrnieku. Tagad jālūdz tikai pajumt virs galvas. Man vajadzētu pazust kādu brīdi. Paklau, tu esi kādu nomušījis? Nē. Vai varbūt zem ūdens pavāzes? Nē, policija man nemeklē. Jā. Tu nobrūcis, laikam es aizmucis, ko? Aizlaidies. Es skatos, jums ir ļoti skaista lāde. Un tu tur glabājat. Kas katram ir, to glabā. Reiz man mazmeitiņa prasa. Saki, vecomāt, kas tas ir mīļākais? Zini, es pat samulsu. Jā, nu tāds mazs sīk skuķīts un prasa. Es jau biju pat aizmirsus. Mīļākais. Mīļākais! Es pēkšņi iekliedzos, uzskrēju augšā, attaisīju lādes vāku un skatos, jā. Tur viņš ir ģimdenis. Un tad liku Lenones lejā, lai stāv acu priekšā, lai nekad vairs nekas tāds neatgadītos. Paskat, kaut kas nāk, taču sveši. Nē, tu varat nelaist viņus iekšā, lūdzu. Nelaidiet iekšā, lūdzu, paskatiet, manis šeit nav. Manis šeit nav, lūdzu, nelaidiet iekšā, lūdzu. Nelaidiet iekšā, lūdzu. Tik traki? Jā. Vai mīļš cilvēki? Oi. Ei, jaunie cilvēki! Ko jūs te staigā? Ko vajag? Jūs neredzējāt vienu no puikas? Te neviena nav. Kā tā, ka nav? Ka... Suns kož? Nē, kuri nav taču neviena te. Jā. Nav. Mēs tik pastīsimies, ka neuztraucties, viss kārtībā. Ko tas sunīts nesargā mājas? Tāpēc, ka vecs. Tāpēc, ka es šeit skrēju, kaut kur noteikti, jā. Nu, kur? Kas tādā mājā dzīvo? Es. Jā. Nu, aizies pastīt. Pa. Vieni paši neies. Otrajā stāvā viņš varētu būt. Pasties to. Ko es panāc? Oi, fuck it.
Es tiešām neredzēju. Nu, taču tev teicu, ka nav neviena. Nu, davai, Kosti, ko darīsim tagad? Domā. Ko te nu viņu vajadzēja? Ko? Nagus apgriezt. Moš te lādē iebāziņu? Ko, ha? Lādē? Dzīvu cilvēku. Nu, paskaties. Ai, nu labi, brauc. Nā. Atvainojiet, smags lakti. Jā, jā. Viņi projām ir? Prom. Nečī koreografais. Vai šitās bailes. Mēs varam sarunāt. Jūs protat glabāt noslēpumus. Es? Jā, mēs varam sarunāt, ka es būšu jūsu noslēpums. Lūdzu, nevienam ne vārdu. Vai, mīļais cilvēki, nu kam te es ko stāstīšu? Televizoram tas jau tāpat pļurkšķi. Tu tagad atliecies, atpūties, es paņemšu tavus drēbītes, izmazgāšu, izžāvēšu. Sveiki! Sveiki jūs mājās! Čau, mamā! Oi! Maiņ, tu beidzot esi to galdaut izmazgājis, ko? Mammu, tas ir jauns. Mēs jaunu nopirkām. Nu, kāpēc vajadzēja pirkt? Tās pats jau kādas... Nē, paldies, nē. Vai būtu uzklājis to sakainot, pavisam skats cits būtu. Jā, mamīt. Bet man ir jaunumi. Nu. Man ir vīrietis. Vīrietis? Jā. Jā, ir. Nu, kura gadsimta? Viņš ir jauns, smuks. Slapš kā slīkonis. Labi, meitenes, beidziet māžoties. Nesiet iekšā un uzlieciet ūdens upē. Lasām man vēl burkāns. Nu. Nu, klausies, mammu. Mums ir jaunumi. Ei, jaunumi? Nē, jūs esat galīgi apdūluši. Nu, kāpēc jūs domājat, ka šoreiz būs puika, ja? Kam nav lemts, tam nebūs. Un ja pēkšņi atkal divas dvīnas, ko? Būs pilna māja ar bērniem, visas meitenes. Mammu, vai tad es tev teicu, ka es gaidu bērnu? Nu, kā tad tu taču teici jaunumi? Jānis ir saņēmis mantojumu. No Austrālijas. $1 000 000. Ko? Jā. $1 000 000? Tas ir ļoti slikti. Un tas ir gaužam slikti, jo dolāram tas nav nekāda vērta. Latos tas taču tikai ir uz pusi. Nu, tie taču ir zaudējumi. Tie ir ļoti lieli zaudējumi. Tu saproti, ko tu runā? $500 000 jau būtu tāda, nav 3/4. $1 000 000. Tu vienkārši, tu saproti, cik tas ir? Bet jūs esat uzmanīgi. Vai nav dzirdēts? Piezvan un pasaka, jūs esat vinnējuši lielo laimestu loterijā. Tikai, tur jāiemaksā niek 2000. Un pēc tā... Jā, mammu, šoreiz viss ir pilnīgi likumīgi. Paskaties, te ir papīrs, te ir no Rīgas notāre atsūtījusi tā, ka meklē Jānim Šiliņam ir pienācis mantojums. Zini, ko neņem netīrām rokām noliksim. Labi, vienalga, bet iesardzīgiem jābūt. Bet tagad gan es iešu, man taču jāpaskatās, ko man tas puisis dara.
Halo? Nē. Kāda Helēna? Pagaid, nu ko? Pagaid, tādas lietas nerunā pa telefonu. Kādā sakarā es viņam varu braukt pakaļ? Ko tu runā uz bērnām? Man taču neviens viņu nedos. Paklausies, tādas lietas nevar runāt pa telefonu. Tu saproti? Nu tad zvani mājai. Es tev saku, es neko nevaru apsolīt. Atsūt pirmkārt man adresi. Kādā bērnamā viņš ir. Viss, zvani. Tad tu iesi sarkangalvi? Bet tu esi pelēkais vilks? Jā, es esmu lielais pelēkais vilks. Vai tu vecmāmiņa apēdi? Kas tev pat ko es ēdu? Jo viņa apēta man negribēja teikt, un man nav jābaidās. Vai tad sarkangalvītē arī vārds ir? Nē, man nezinu nekāds sarkangalvīte. Mani sauc Helēna, bet viss man sauc par Lēnu. Pagaid, tu esi slapjais, par ko vecmāmiņa stāstīja? Kā viņa teica? Slapjais. Slapjais? Viņa teica, lai nesaka nevienu vārdu. Slapjais. Pēc. Zini to spēli par paslēpēm? Jā. Tad lūdzu, lieliem arī dažreiz patīk spēlēt, tikai citi noteikumi. Kādi? Es tev kādu dienu pastāstīšu. Vai tu te ilgi vēl dzīvosi? Nu, to mēs redzēsim. Sarkangalvīt, sarkangalvīt. Tu atkal spēlēsi naudu? Nu un? Pateikšu mammai, un pusdienas naudas tev vairs nemaksāšu, saprati? Nemaksā. Nēdīšu. Nē, varbūt labāk nespēlē. Esmu tikpat klusa kā mans paps. Avot, atšķirībā no tevis, klusējušam papiņam ir brūte. Jā. Jā, es stūmu tačku pie traktora un dzirdēju sarunu, viņš runāja kaut kādu Helēnu. Stūra situācija, bet vajadzēja mammai pateikt. Nē, mammai nedrīkst teikt. Ja tā ir, protams. Tu domā par to? Par ko? Par naudu. Es nespēju noticēt. Nu, kas ar ko neticēt? Nācēns. Ne jau visiem tā paveic. Visi cilvēki priecājas par mantojumu. Vai es šodien visu dienu domāju, ko vajadzētu? Ko mums vēl vajadzētu? Tu nedomāji? Nu, visu kaut ko gribas. Meitenes jau var noteikti saraksts sastādījuši. Bet, zini, mēs nedrīkstam ļauties. Labi, nu saimniecībā šo to vajag nopirkt, bet, saprot, tā lielā summa ir jāiegulda. Saprātīgi. Jā, saprātīgi, jā. Un tad par tiem procentiem mēs tad atkal varam, to atkal... Prasiem jau visu ir izdomāts. Jā, visu man ir šādi tādi plāniņi. Bet es tev šokad neteikšu. Bet mēs tagad varētu padomāt par dēlu. Tagad nauda. Nu, zini, ja mums līdz šim tā kaut kā negāja un tā, tagad, tev jau nekas, kas tad tev
Man taču visam aklā jāiet cauri, visas tās rūpes. Nu, tu zini, tas ir tik sarežģīti. Mēs taču varam paņemt no bērnam uzreiz gatavu. Lielu puiku. No bērnu namu. Nu, bet taču vienmēr, kad skaties pa televizoru, tu viņus žēlo. Nu, pa televizoru žēlot skaidrs, tā ir viena lieta, bet mājās audzināt visu augstu skolot, visu slimu bērnu. Kādu slimu? Paņemsim riktīgi veselu puiku. Es mācīšu viņam traktoru braukt. Lēnai būs ko spēlēties. Ar traktoru tik lielu? Nu, bet, protams. Nē, nu paga, nē. Nu kādu 2-gadīgu, 3-gadīgu, nu tādu, kurš mums sauc par vecākiem. Bet tad auklē jāņem, ko tad mēs paši sēdēsim pie viņa? Nē, nu kā lielās meitenes, lai pieskata. Kodien lielās meitenes? Lēnai būs maza Lelīte, ar ko spēlēties. Lēlīte, lielās meitenes izaugs, tūlīt aizies mācīties, ja tagad ir naudu uz skolām būs jāsūta. Nē, mēs varētu paņemt no bērnām. Aizbraukt apskatīties. Nu, padomā, taču visādi. Es nezinu. Tiešām? Kas tā nu būs? Ne citurīt, bet palīdzi tūlīt man lielā elpa, kad lapas krīt. Tur ir vēstulī. Padod, tur. Man tavs padoms vajadzīgs. Es te neko lāga nesaprotu. Vēstuli ir angļu valodā. Nu, Tā ir jūsu vēstule? Pienāca. Lilit, jūs spēlējat online kazino? Ko? Jums šeit ir dators? Es varu viņu izmantot? Nu, kāds kazino? Es taču esmu godīga sieviete. Manā mājā nav datoru. Māja tīra no datoriem. Ne tā kā tur. Tiem šiliņiem visādi tur verķi. Tad jums to vēstuli aiznest viņiem? Nē, paskaties. Tas taču skaidri un gaiši rakstīts. Lilitai Klenbergai ielējās. Nu, ne jau kaut kādiem šiliņiem. Nē, es domāju, jums vajag to vēstuli atdot labāk. Jā, bet varbūt pienāks tie $90. Tad paskaties, tur kaut kas ir rakstīts par dolāriem. Redz, te. Lilita, tie dolāri nepienākās jums. Tie pienākās datoram un tam, kurš spēlē datoru. Bet varbūt tomēr vēl drusku pagaidīt. Nu varbūt kā atnāks tie $90. Ko? Jā? Nu, varbūt tad jāaiziet un jāizstāst, lai viņi zina. Bet ne jau manī klausīsies, ne man kaut ko stāstīs. Iesim malku skaldīt, ja? Uz mežu malku zaļiet un arī cirvis. Cirvis ratos un Cirvis ratos. pats pa virsu kratos. Aiziet. Uz mežu. Uz mežu. Malku zāģēt, cirvis zāģis ratos un pats pa virsu kratos. Šaubiem augu skaldāt, ja? Nu, es jau viens pats, mēs neesam tik daudz. Labi sanāk. Paldies, un neesmu jau tik vecs, lai man uz jūs uzrunāt. Mani sauc Kārlis. Paula, ja jau, tā jau tu uz ilgu kalpošanu jau pie malkas pielikusi. Kāpēc kalpot? Es tikai kādu brīdi padzīvot.
Tev Oma piesies kā āzi. Mani? Jā. Nu, es nezinu, man piesies kāzi, bet kāds man šķiet ir ļoti sasiets jūsu mājās. Jo Omei pat datoru nav. Kur tu ņēmi to? Tu paskastīts apzods. Nē. Līt atnes. Gaidi, ka būs dolāri. Kas man par to būs? 50 centīmi. Bet nenomānis, es azartspēles nespēlēju. Kurš tad? Mamma. Nebrīnies, tad tā notiek. Aha. Brālīts uzradies. Kur tu? Vai tu jau atpakaļ no ārzemēm? Nē, es nekur beigās neesmu. Nu, es padomāju, blīdz, man ir 20 gadu stāžu tagad to gliemeži jāvada. Nu, jā, protams. Tas jau darbs tev pazemojošs. Klausies, nu parunāties vajadzētu, ne? Klausies, ja tu man prasīsi naudu es tev nedošu. Nu, blīdz. Mums tagad tā mantojuma lieta būtu jānokārt. Kāda vēl mantojuma lieta? Mantojums ir uz manu vārda. Tā kā tev gar to nav nekādas daļas. Saprati?